Pēc vairāk kā gada man ļoti sāpēja plecs tik ļoti stipri, ka bija grūti pastrādāt, un arī naktīs man viņš tik ļoti sāpēja, ka nevarēja uz tā pleca nogulties, un kaut kādus pilnus bija jāliek, lai nepagrieztos uz to pusi, kur man sāpēja tas plecs. Tad es biju arī traumatoloģijas slimnīcā pie traumatologa, kurš tieši par pleciem atbilda pēc sonogrāfijas, un viņš teica, ka tur noteikti operācija jādara, jo tas ir kalcināts, un tur savādāk neko nevar darīt, kā tikai izoperēt, un pierakstīja man rindā. Vēl tas viss nebija beidzies, un tad periodiski man atkal ļoti sāpēja plecs, kad es kādā dienā biju atnākusi uz grēksūdzi vai uz pārunām ar mācītāju Kristu. Un vienkārši viņš pajautāja, vai man sāp roka, plecs. Un es domāju, kā viņš to var zināt, kā vienkārši no zila gaisa var zināt, ka man sāp plecs. Es teicu, jā. Un viņš teica, ka viņš aizlūgs par to plecu, un tā lūgšana nebija ilga. Un uzreiz palika labāk, un pēc tam bija kaut kādas reizes, kad es atkal sajūtu to vietu. Taču līdz šim pat brīdim man nav zvanījis neviens par operāciju, un šī pleca sāpēšana vairs nav tik stipra. Periodiski, ja es esmu kaut ko smagu nesusi vai ilgstoši kaut kāda darbība ir bijusi ar to roku, bet tāds zāles kā airtāls, ko es toreiz dzēru, es vairs neesmu dzērusi nereizi, un tas atvieglojums tā roka ir ļoti, ļoti labi. Tāda svētā gara parādība tajā situācijā, kad es satiekot mācītāju, vienkārši biju pārsteigta par to, ka svētais gars uzrāda, kad kādam ir vajadzīga aizlūgšana. Visa slāva un pateicība Tev, mīļais debesu Tēti, ka sūti savu garu un dziedē visas mūsu vainas. Paldies, ka paliekot uzticīgi Tev, mēs varam saņemt Tavu dziedināšanu un atbrīvošanu. Mīļais Jēzu, nāc un sūti savu svēto garu pie tiem, kas cieš sāpes, kuri neveseli pie savas miesas, gara un dvēseles, un dari to visu jaunu un veselu savā spēkā. Jēzus, Tu mūsu ārsts, māci mums vērsties pie Tevis un uzticēt savas vainas Tev. Kungs, jādod mums lūgt pēc dziedināšanas, Kungs, jā, un jādod savu žēlstību, ka mēs varam to saņemt. Jā, Kungs, paldies arī par katru ārstu un mediķu, ko, Kungs, Tu esi devis, un tiešām dod, ka viņi var Tevi iepazīt un ka Tu darbojies caur katru no viņiem. Jā, mīļais Jēzu, nāc un sūti savu svēto garu, lai tas pieskars, jā, ar savu dziedinošo un atbrīvojošo roku. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visu varenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.